Labdien. Saka labdien. Kač esam džukstē. Haralds beidzot ir pamodies no vasaras miega. Jej! Nu jā, esam vietā, kur neesam bijuši. Zondējam kaut kādas jaunas vietas. Un, nu, kaut kur te pa malām, pa citām vietām blakus esošajām ir šis tas interesants lecis ārā. Šito vietas kaut kā, laikam, bija palaids garām agrāk. Nu, tā ir, jā. 10 reizi skaties un tad jau ierauga kaut ko jaunu. Nu, neko, nu, cerējām, ka tas lauks nav apsēts, bet viņš ir apsēts. Neko citreiz brauksim pa lauku staigāt. Šodien pa mežiņu, te ir vecs tāds ulmeņu laika ceļš. Gar ceļu ir ierakumi, trāņšais. Tā. Lielais 99. Jāmēģina, kā parasti iecirst viņam. Kā tas jau tur noģurks vajag. Tūlīt paņemsim. Kas tur būs? Aha. Nu, ot. Katliņš gan nav, bet šitas ar sen nav atrasts brīnums. Jā, nu, indikācijas paliek labas. Man jau likās, ka te maz būs raksts, ka tāds ierakumiņš blakus tieši. Un tad domāju, jau krievi pepeši nāk. Bet nē, nu kalatuhas korķis. Bet nu idejas, ka jau te visur vācieši bija vienkārši izsitārā. Tā kā jā, tad piešaudīts, bet īstās pozīcijas ir tur tālāk. Šitas ir laikam uzbrukums te noticis. Atrad pudeli Verhovo. Nu, bet nu tā ir mūsdiena. Bet tāda reāli stilīga. Tā kā, kādos multenēs šņabi pudeli. Tur nezinu, kas bijis. Tāds nav, nu, varēja būt pēc viņčiks, nezinu. Nav, kad vajag marķējumu. Bet jā, tāda diezgan stilīga. Bet nu neņemsim. Viņai vēl nav pienācis laiks. Olusai. Ir cirvīts. Šis izstās pēc tā, vai nu salausts vāc vai tas zviedru, tas fiskars saucamais. Šitās dīvains. Nu, nezinu, bet nu jāņem ciet, jā. Izstās, ka radziņš iznācis paspēlēties. Pilns. Pilns ar mūsu mīļajiem pepašiem. Un tā. Nu, neko. Jāliek atpakaļ raudzēties. Kā krievu lāpstiņi, bet tā. Tāda smuka. Tad ranta ražnā. Šito jāķer ciet. Nomas dārzā. Kā krazi izrautās mans dzelžas. Jā, noteikti domāju. Nu, tik būs sudrabs, smedaļa. Nu, rekri padomi. SSR gurms. Viņam ir silu, nu, sudraba patina, laikam, virsū. Kas tas ir 20 kaut kāds? Gan jau kāds atsvars? Nezinu. Nu, nezinu. Varbūt, ja kāds zina, var pierakstīt. Tā. Nu jā. Šī tāds sūds iznāca. Kreč. Indikācija laba. Bet tas arī viss. Vēl tāds papūs diezgan. Nu, žēl, ka nevar štiku. Šitas ir vācu mauzurīts. Nu, neko. Pastīsim pa perimetru, vai nav īpašnieks kaut kur blakus. Jo atmīnēts nav. Saturs iekšā. Tā kā vot tā. Nu, šito jārok atpakaļ. Nav viņš jāvad mājās. Izraka tikko tādu stilīgu kirku. Nav man tāda kolekcijā. Ot. Interesanti tāda. Jāķer ciet. Hops. Ir krišs cita diena. Netīsim tajā.
Toreiz mēs aizbraucam mājās, baigi bija sagrums neliels un arī nebija laika vairāk. Tad šodien mēs esam turpatās tikai bišķiņ blakus. Šodien mēs esam ar Andri divatā. Palūrēsim, kas te ir otrā ceļa pusē. Jā, nu tur, kur mēs bija, tur vēl vajag atgriezties. Tur ir viena toča, kas ir atrasts, kur gan jau kaut kas vēl izlaks. Un te jautājums, kas ir šeit. Pagaidām viss tās cerīgi, nekas te nav izmests, ir ierakumi, bedres neredz. Nu, redzēs. Tāda vāciņa iznāca. Man reku pat ir kļēma kaut kāda. Kas tie tādi ir? No kā? Tas īsti. Radio? Nav nejausmas. Tie punkuru maliņas. Nu, tas ir skaidrs, kas citot aizvāc. Kaut kas te muķīts. 40, kaut kāda detaļas numurs varbūt. Nu labi, nu vērtība katrā ziņā, es domāju, tas nemaina. Nu kā tas varētu būt? Tas kaut kāds tā kā no albuma vāka, kā aizspraust. Jā, jāmeklē bildes. Parfjums! Tur jau dažreiz ir uzraksti, bet laikam ne šoreiz. Jā, nav. Atstāsim. Kā viņi tāda smuka, bet nu labi, pofīgi, atstāsim. Un tur iekšā kortis ir. Jā, tur kortis laikam iekšā. Kortis arī ir? Nē, nav. Nē, ir uzraksti. Ir. Jā. Nu, ko Andris atstāja, te jau es ņēmu laikam. Tā, nu, 98, 99. Kas te būs? Katliņa daļa. Protams, ka ne katliņš vesels. Tāpēc, lai būtu vesels, jau var būt daļa. Nu, labi, paķersim. Kaut kas ieskrāpāts. Nu. Kaut kāds 97. Sprādzējā. 100 punkti. Kā Kārlis saka, pazīstamais. 100 punkti ir. 100 punkti būs sprādze. Nav sprādi. Kāds alumīnijas saka, kas tas ir? Katliņa. Vāka. Kā viņi te darījuši. Rokdarba pulciņš te bijis ir. Laikam jau, ka krieviņi te bijuši. Krievu čalis daudzi. Rokdarba pulciņš krieviņiem bijis. Taisījuši savu etvīs. Ja, ko laikam ar kuru ir daudzīts katliņš nelieši. Nu, tad tāds perimetrs piemētāts pie bunkuriem. Raksts te nav. Jā. Arī otrā pusē ceļam nav raksts. Zini kā, vieta jau potenciāli. Redz, vai kaut kas izliks šodien. Viņi zina, kā saka. Nu. Tas tāds stabils 99 ir ļoti augsts. Jopa. Tā. Aha. Mums. Kur ir izspiests kaut kas. Jā, blin.
katliņš. Kas te rokdara pulciņš? Kur ir veselais habars? Sūds tikai. Ar kājām izraku. Kas tas ir? Tas ir vācu štiks, laikam. Tikai nedaudz sagurs. Nu, tik būs. Nu, tik durs. Traktors, laikam, mežanieks sapisuši. Bet nu atstāt nevar. Jāņem ciet. Tā, Andris arī pa krūmēm izvandījies. Atradis vācu fļagu ar zacu. Bet nu tādu, ko jāatstāja mežā ir. Diemžēl viņi ir tādi sūdīgi. Bet man ir kakraz viena tāda laba. Es tev varu atdot. Es kakraz Aināram plānoju viņu vest. Tāda pati ar zacu. Tā kā tā. Nu, turpinām vēl kādas, nezinu, 2 stundas laikam ir pastaigāt. Tā, nu šeit jau kaut kas interesantāks. Cerams, ka ir remontēts šeit. Klēmas. Nobraukāt gumiju. Nu jā, ieliku vēl viena. Tā jau kaut kas te ir čiņīts. Jāsaka, kāds posms ar nomests. Nu, viss komplekts. Tā ir tas ķipa pelnu trauks. To ir līdzīgs tāds man mājās bija kādreiz. Un te viņam nāk tā perenoska. Var lādiņš iekšā. O tā. Tad, nu tā, kreči ir beidzies. Tur signāli daudz, bet, nu, kā redzams, nekas pēc baigi labs neiznāca ārā. Nu, tur arī krieviņi ir ārdījušies, tā kā, nu, tur nekāds baigais žirs. Žirs tur iespējams, ka nav. Bet nu vēlreiz var aizbraukt, papalūrēt tieši to otru ceļu pusi. Un tur, kur es pirmajā reizē biju, tur gan es vēl aizbraukšu, man kaut kā lielāks ņuhs uz turieni ir. O tā, bet, nu, par atradumiem ir tā. Šitie viši lielāk kaut kā TSD KFZ. Eka 1942, tas ir gads, un tas ir kaut kāds SV01. Te vēl vienam ir, laikam varēja redzēt to kļēmi, es nezinu, cik labi viņi tur var saskatīt. Bet ideja skēta vienkārši gumijas montējās apakšā. Laikam šitie montējās gumijas virsū. Un tad SD KFZ varēja civilizēt, braukt pa asfaltu un nebojāt asfaltu. Tad, nu tā, nu jā, tad tas štiks. Laikam gan traktors viņu nav sabojājis, man liekas, viņi tur ir krieviņi sabojājuši to āmuru, ko es biju atradis, nu viņš tur blakus bija. Es te paprošu to padaudzīt nost, nevar, tik vienkārši viņi te kaut ko mēģinājuši izdarīt viņi. Tad, nu jā, tas ir no otrā, nu, vēl katliņi. Nu, katliņi, protams, bez pārsteigumiem. Kaut kur man te bija kaut kāds viens ķeksis. Kaut kur bija, jā. Bet labi, tas ir, viņš tur nekā tolkā, laikam te bija, rekur. Kaut kas tur ir ieskrāpāts, bet kreči, tur nav kaut kā 2 burki piniciāļi. Kas par šito, nu jā, nu pa lielam sūdi uz metalām. Nav tur saskrāpāts, tur Staļingrad 1942. O tā. Šitas bija, tā ir svece. Viņi pat taisīja no tām gilzām sveces. Ielika lupatu iekšā. Izlika caurumiņu. Salēja kaut kādu to degšķidrumu. Eļu kaut kādu šito te. Un, nezinu, sēdēja gaismiņā. Tad jā, lāpsta Krievu. Nu, šī tāda bodrā ir diezgan labā sohranā. Viņi te var redzēt kaut kādu grāsu, laikam maisīšu viņu. Tāda cauršauta. Normāli. Nu, vislabākais es uzskatu, ka ir šīs. Un šitāds man nav. Šitāds baigi labais. Smuks. Bet nav kļējumus. Nu, moši kaut kur ir. Tikai vajag noskābēt. Bet nu, es neatradu. Nu, tur kaut kā ķekši ir, bet nekas tāds smuks nav. Nespīdēja tam kļēmām. No tā. Tad, nu tā. Alisē vēl bija cirvis, jā, bet es viņu neatradu, kriči, es nezinu, ka viņi iebāzus viņu, bet nu labi, tur
Krečs atrada cirvi. Viņš tāds interesants, diezgan. Tas liekas zviedru. Nu, kaut kāds viskars, nezinu. Ķipa tavo. Viņš gan, man liekas, sapists nedaudz. Bet jā, nu neko, Latvijā maz tādi. Vēl šito sildiņu atrada. Tur ir sapa. Tur ir 54 ohmi. Kaut kas ar elektrību saistīts. Dačiks kaut kāds. Nu, tā, labi, turpinam. Bet jā, kaut kad tūlīt būs vēl videks par dziļumnieku. Es skatījos, ka Rusijas ielicis ir vakar. Viņa piedzīvojas ar dziļumnieku. Nu jā, es ielikšu to video, viņš tur parādās laikam tagad apšā. Bet, nu jā, izstāst, ka viņš gan jau bija domājis, ka nu tak tūlīt raks, bet nu tur jau nav tik viegli, jā. Tur jau vajag spēku, lai izraktu tās bedres, tāpēc mēs tur braucām vesels bars. It mežā vēl jā, bet tas pļavas, nu, tur 2-3 bedres izrots. Nu tas jau, tad jau tev vairs negribās ar viņu staigāt. Ot tā. Nu būs, jā, brauksim, visticamāk, pa pirmo karu. Nu pa pirmo točno būs vidaks, es domāju. Bet par otro es skatīšos, man tur ir sarunāts it kā bikstos varianti kaut kādi, kur tur var pastaigāt vai nevar. Nu es Kreču neko nesapratu īsti. Bet, nu, Kreču zvanīsim, domāsim, varbūt būs arī pa otro karu. Vēl ar uz Blīdeni aizbrauc tur uz vienu lauku, ja viņš vēl nav apsācis. Ot tā. Nu labi, te jau nākamdēļ video nebūs, bet aiznākam nedēļ vajadzētu būt. Ot tā. Labi, davai. Čau.